Ķermeņa restarts ir 30 dienu programma, kuras ietvaros tiek attīrīts organisms, izmantojot speciāli sastādītas programmas, kas sastāv no kvalitatīviem uztura bagātinātājiem un augu ekstraktiem, ar kuru palīdzību tiek organisms pareizi atbalstīts un no organisma sāk izvadīties viss liekais un nevajadzīgais, attiecīgi toksīni, kas ir ūdenī šķīstošie un taukos šķīstošie. Programma ietver arī uztura rekomendācijas, kuras ņemot vērā var iegūt pēc iespējas labākus rezultātus. Un parasti projekts notiek WhatsApp čatā, kur ir arī citi cilvēki, kas attīra organismu, līdzīgi domājošie. Veselības treneri un certificēti nutriciologi pieskata šos čatiņus, atbild uz jautājumiem un droši var arī gan dalīties ar savu pieredzi, uzdot jautājumus un arī var tikai vērot, ja negribās varbūt kaut ko arī dalīties no savas puses. Paralēli mēs izmantojam arī Telegram rīku, to mēs saucam par virtuālo asistentu, jeb botu, kas katru dienu, 30 dienu garumā sūtīs nedaudz informācijas, lai izglītotu tevi par to, kas tad notiek šajā projektā, kas šie pa produktiem, kā viņi pareizi jālieto, kas vispār ir organisma attīrīšana, kā tas strādā, no kurienes toksīni, ko darīt ar šiem toksīniem. Var sakot, būs interesanti veselu 30 dienu garumā un, protams, būs arī iespēja uzdot savus jautājumus. Sākotnēji tiek sastādīta programma katram dalībniekam, ņemot vērā individuālās rekomendācijas. Ja tev ir iespēja iegādāties programmu, ko ir rekomendējis tavs veselības treneris vai es, tad vienmēr tas būs vislabāk, jo skatoties veselības anketu, kas tev tiek nosūtīta, kas būs jāizpilda, mēs jau redzam, kur vajadzētu varbūt papildus atbalstu. Varbūt ir pārslodze nervu sistēmā, tad piekombinējam magnīnu, grifoniju vai B grupas vitamīnus. Ja ir pazīmes, kas liecina par to, kad ir aknu noslodze, tad mēs piekombinējam arī papildus klāt kādu no aknas atbalstošajiem produktiņiem. Tādā veidā šī attīrīšanās notiek pēc iespējas harmoniskāk, saudzīgāk un ar mazāk iespējamām krīzēm. Mazliet arī padalīšos par krīzēm, kas var notikt attīrīšanās laikā, jo tas ir svarīgi. Svarīgi ir nākt uz organismu attīrīšanu, saprotot, ko mēs darām. Tātad viss, kas organisma iekšpusē, pēc būtības nāks ārā. Ja? Personīgi mana pieredze ir tāda, ka organisma attīrīšanās laikā man parādās herpes uz lūpām, kas ir bērnībā bijis ļoti, ļoti bieži. Tas ir veids, kā ķermenis attīrās. Tātad, ja ir, piemēram, streptokoks organismā, biežas tur elpceļu problēmas, angīnas, var parādīties arī simptomi kaklā, kas atgādina saslimšanu. Nevajag sabīties, ja nav temperatūra, tad tas ir daļa no procesa. Varbūt, piemēram, arī galvas sāpes, varbūt tāda sajūta, kad ir vates sajūta galvā. Var parādīties ādas nieze, ja aknas ir lielā slodzē attīrīšanās laikā, ja, un tad, kad prasās pielikt klāt kādu aknu atbalstošo produktiņu. Tad tas nav tikai padzert, palietot kaut kādus uztura bagātinātājus un gaidīt rezultātus. Tas nozīmē to, ka ķermenis veiks diezgan lielu darbu šīta projekta ietvaros, un tas ir jāpieņem, tas ir jāsaprot, tāpēc arī ir mūsu projekti, kur mēs šo visu informāciju arī skaidrojam, lai būtu lielāka izpratne, un līdz ar to arī varētu iegūt pēc iespējas labāku rezultātu organisma attīrīšanās laikā. Organisma attīrīšana ar 30 dienām nebeidzās. Tie, kam patīk, kas sajūt pirmos uzlabojumus rezultātus un vēlas turpināt, ir pieejamas arī citas programmas. Arī katra mēneša 1. datumā sākas antiparazitārais kurs, zarnu mikrobioma kārtošana, dziļā zarnu trakta attīrīšana, šūnu barošana, un ik pa laikam mēs arī palaižam ar komandu dažādus individuālos īpašos projektiņus, kā piemēram aknu restarts vai pretcelulīta programmiņa vai kaut ko tādu. Tā kā pēc vajadzībām arī varam piemeklēt vēl pēc organismu attīrīšanas to, kas šajā brīdī ir varbūt aktuālāks. Tātad ķermeņa restarts ir 30 dienu programma, strādājam ar kvalitatīviem augu ekstraktiem, kas ir Latvijā certificēti uztura bagātinātāji. Šie te uztura bagātinātāji ir ārstu zinātnieku sastādītas programmas, tad produkti ir salikti papildinot vienam otru, un tādā veidā tiek iedoti arī vislabākie rezultāti. Produkts strādā uz gremošanas sistēmas uzlabošanu, jo tieši gremošanas sistēma ir tā, kas mums palīdz organismam attīrīties. Ja mums kaut kur jau ir kaut kādas novirzes no normas, pušās vēders, smaguma sajūta pēc ēšanas vai kaut kādas pazīmes, kas liecina, ka zarnas un vēders nestrādā labi, tad tieši šis ir priekš tevis un palīdzēs iegūt tev šo te vēlamo rezultātu bez ķīmijas, bez medikamentu lietošanas. Protams, rezultāti ir katram ļoti individuāli atkarīgi no tā, kāds vispār ir ķermeņa stāvoklis, arī uzsākot organismu attīrīšanu, ar ko tad mēs te cīnīsimies tīrot organismu. Ja? Tā kā, ja tev šis uzrunā un vēlies pieteikties, tālāk nosūtīšu anketu, kas ir jāaizpilda, pēc anketas aizpildes attiecīgi tiek sagatavota programma ar individuālām rekomendācijām pēc tavām īpašajām vajadzībām un tiekamies projektos.